tu esi pieļāvis daudz kļūdas, kas tās kļūdas, ko tu varētu ieteikt citam uzņēmējiem? Viena kļūda jau mēs pieminējām, tas bija tas, ka mēs, man liekas, tur ir visas vērtības iekšā, tur ir iekšā viss, kā būtu jādzīvo cilvēkam dzīvi. Kas ir tie tavi darba principi, kurus tu ievēro priekš sevis, lai nepārstrādātos, vai lai būtu fokusā, vai lai būtu jaudas pilns? Kas ir vajadzīgs cilvēkiem? Jā, teiksim, ja mēs runājam par biznesu, tad tev vajag. Kas tevī ir tāds, kas nav nevienā citā, kam dēļ tu ej un dari, un tev nav varbūt atruns? Tu vari smagi strādāt, un ja tev nav veiksmi, tad nekas nesanāk. Mēs pacījām, tas bija tāds visiem čau, mēs pacījāmies manā raidījumā, intervijā. Šī saruna īstenībā ir ne tāpat vien. Es tevī saskatīju, es vēroju tevi jau sen, tieši godīgi. Jā, man ir ļoti daudz lietas, kuras arī saviem uzņēmējiem esmu stādījis tev priekšā kā nelielu piemēru, un varbūt tu jau zini kādu. Nē, nav. Nē? Šitas pagaidām. Labrīt, mīlīši, labās ziņas no bazām. Čau, mīlīši, ziņas no bazām. Tas ir tik labs, un tādā veidā tu man asociējies reāli ar to savu darbību, ko dari. Tas bija pirmais, ko es pamanīju. Tev ir komentārs sakarā ar to? Jā, zini kā, tu man ieteici vienu draudzeni. Sen tiešām ļoti labi draudzeni, un es sāku tos video, viņi saka, pagad, zini kā, vajag to video sākt ar kaut ko, vai kaut ko vienkārši. Un tā bija viņas ideja, viņi vienkārši, saka, vai pieliec to roku, vai vienalga, ko mēs citreiz izmantojam kaut kādu lāpstiņu vai kaut kādu nāzi vai vienkārši, un tā tas aizgāja, jā. Paldies viņai. Paldies, Gunčik, tev par čau, mīlīši. Īsās ziņas numur. Šis man ļoti, ļoti paķēra un tiešām likās tāda maza niansīte. Bet tomēr ir daudz noteikti, kas tevi nesaprot, kas tāds esi, ko tu dari. Pirms man mamma ieslēgta, un viņa tā, ar ko viņa runā, man meitiņa. Ja es tev iedot 1 minūti manā Instagram story lentā, tev būtu jāpasaka tāds, kas tu esi, ar ko tu dari, īsi konkrēti, minūtīt. Aiziet, tavs laiks ēterā, aiziet. Aizgāja. Jau tā vajadzēja sagatavoties, bet... Storijiem nesagatavojās parasti. Jā, tieši tā. Es tāds uzņēmējs mākslinieks, tā varētu teikt. Uzņēmējs mākslinieks, kurš šobrīd kopā ar komandu, ar ģimeni ir izveidojuši jaunu zīmolu, kas saucās Bazāra Beķerija, un mēs cepam supergaršīgas plācmaiņas un supergaršīgas krosāns. Cik lieli jūs esat? Mēs esam, tagad mums ir, tūlīt pēc nedēļas, pusotras būs 5 vietas. 5 vietas? Jā. Kā jūs sākāt ar vienu mazo vietiņu tepatās pie... Mēs sākām tātad pie Bērnu pasaules, Krišām Varāna un Matīs Ielas krustojumā, bija pirmā beķerēja. Un tagad mums ir nepilni 2 gadi, novembrī būs 2 gadi, un 2 gadu laikā esam atvēruši 5 vietas. Novembrī būs 6 vietas. Bet pirms Bērnu pasaules vietiņas, kur jūs cepāt maizītes? Mēs dzīvoklī mājās, vai tas izsākās tur? Mēs necepām maizītes, mēs tur arī sākām cept. Mēs kā atvērām, tā arī sākām cept. Mans vecākais dēls Kristaps bija nedaudz saistīts ar konditoriju, viņš bija izveidojis savu uzņēmumu, kur viņš bija tāds multimākslinieks, kur viņš nodarbojās ar visu, viņš taisīja dizaina iepakojumu, viņš taisīja mājaslapu, viņš cepa tādus veikūks un pats viņas pakoja, un pats viņas arī piegādāja, un pats viņas arī tirgoja. Tā kā viņam bija tāda pieredze. Un Zane, kas ir bērnu mamma, arī labu laiku jau nodarbojās ar kāzu kūku cepšanu un cukurziedu tur gatavošanu vispār. Super tādu skaistumu rada, ka es nezinu, kā viņi to vispār var uztaisīt un izveidot tiešām ļoti skaisti. Un tad viņiem jau bija saistība ar to. Skaidrs. Un kā es saku, mēs sākām tirgot prieku, un par cik es savulaik mēs arī kopā ar ģimeni nodibinājām uzņēmumu Stenders, un kas bija Stenders? Stenders bija prieka tirgotājs, jo īstenībā mēs jau tirgojam tādu vānas kosmētiku, kas īstenībā pārsvarā bija domāta tam, lai radītu prieku cilvēkiem. Un kas ir konditorija? Konditorija arī ir, lai radītu prieku. Tā kā,
Ļoti priecīgi skatīties tajām maizītēm, par ko tu tagad stāsti. Es tev nevaru nepiekrist. Bet tad jums nebija iepriekš ceptas maizītes mājās, ka jūs jau varētu iztestēt, ka tās maizītes kāds tā kā pirks vai tā kā nepirks. Jūs vienkārši atdaisījāt vietu un nolēmāt cept maizītes. Kādas maizītes? Bija kaut kāda stratēģija, plāns? Baigi tā uz sajūtām un diezgan to visu būvējām. Protams, kad... tagad atvēršana pirmās maizītes. Maizītes, un tas jau... Mums jau pašiem arī garšo tās maizītes. Tā stratēģija un plāns vairāk balstījās uz to, kas mums pašiem garšo, ko mēs esam redzējuši un novērojuši, kas cilvēkiem garšo, kas patīk. Tu jau tā kā ar muguras smadzenēm nedaudz sajūt to tirgu, teiksim. Tu tā saki, ja man tagad būtu jātais vaļā beķerē, man nebūtu tās muguras sajūtas ieslēgšanas. Nē, es nezinu. Jā. Tas bija tavs mazais sapnīts, tas bija tavs kaut kāds, ko tu jau sen gribēji, un te bija... Nē, tas tā nebija gluži, ka tas bija mans mazais sapnīts. Vienkārši tā sakrita, kad Kristapam ar to viņa biznesu, par cik viņš bija tāds multimākslinieks, un viņš viens to nevarēja pavilkt. Zane, viņa atgriezās no Grieķijas, kur viņa pārstāvja nodarbojas ar šo kāzu kūku cepšanu, un arī bija tāds periods, kad vajadzēja kaut ko uzsākt jaunu. Un es arī kārtējo biznesu nomainīju un meklēju kaut ko jaunu. Un kaut kā mums tā sanāca tas, kas saka, prāta vētra neliela un ko daram? Davai uztaisām beķerei. Likās, ka diezgan tāds biznes, ko mēs varētu kopā izveidot, kā saka, es vairāk un mazāk esmu tā kā pa mazumtirdzniecību, kas man ir tuvu jau no Steinera laikiem un tad Kristaps vairāk ražošana, Zana vairāk tātad recepts un tās lietas, tā kā, tādā veidā. Ģimenes biznes. Ģimenes biznes, jā. Super. Viena lieta, kas man liekas uzreiz, ka mēs uzspēlēsim tās spēli, ir par dalīšanos. Cik liekas tev super svarīgi ir padalīties ar recepti vai nedalīties ne ar vienu, ne ar recepti? Vai nav bijusi baile vai sajūta, ka tu to plāc maizīt un tas ir jūsu firmas ēdiens? Tīri teorētiski, vai kaimiņu mājā to pašu nevarētu uzcept? Nē, par to galīgi nevajag uztraukties un par to nevajag domāt, jo, ja tu par to uztrauksies un domās, tad tu vienkārši to vien darīs, kā tikai uztrauksies un domās, ka tikai kāds tev nenozog to recepti. To tavu īpašo. To īpašo ir vienkārši jādomā par to, kā padarīt un kā radīt vēl kādu jaunu īpašu produktu, kā mainīties, kā uzlabot. Tas ir tas virziens, kur jādomā. Skaidra lieta, ka kāds noteikti nokopēs, tas tāpat bija arī Steinerā, kad tā kā mēs parādījāmies, ļoti ātri parādījās dažādi lielāku un mazāku uzņēmumu, kas arī vārīja ziepes. No sākuma tas nedaudz tracināja, un es tam tērēju diezgan daudz enerģijas, satraucoties par to, kas tagad notiksies, bet es vēlāk sapratu, ka vienkārši visi viņi taisa savu, es taisu savu, un vienkārši tas mūsu uzdevums ir taisīt labāk tirgot, efektīvākus veikalus, un tā tālāk. Tad likt fokusu uz lietām, kas strādātu un palīdzētu tev attīstīties tālāk, nevis domāt. Jā, ko tu vari izdarīt, ko tu vari izmainīt, jo tu jau nevari aizliegt viņiem tirgot ziepes, tu nevari mēģināt kādam nopatentēt biezpiermaizi, un tagad cīnīties ar pārējiem, kad viņi ir pārkāpuši patentu noteikumus. Nē, tas ir pilnīgi bezjēdzīgs, nevajadzīgs ceļš. Par patentu plasmaizi es vēl neesmu dzirdējis. Es gribu ar tevi padalīties, tur ir šito ten. Tu zini jau, kas jādara, ja? Mēs padalīsimies ar tevi. Pilna mute man ir ar plasmai. Kad es krāmēju tev. Es krāmēju tev, un tad tu krāmē man. Un es varu iekļūt ar lapi. Kārtī. Es kliepu tev uz parodīzi, jā? Par to ne? Vidēs. Tāds. Kad tu krāmē valvēs, jā, un krāmē man. Žoks stipri, man ielikti. Right, tā ir tāds skals overīt. Tad viens, tad neņemot jau. Jā, ar kaudī, un tad tu iet man iešau, tad vien. Un tad vai teikt, iedodies lauksvēs, es iekrāmēs jau. Es tur ar šāmīt jau. Jā, super.
Un tad pēdējā man 3 kešreiz lobsters. Jā. Māc. Viņš saka, ka lāpstiņa, tā ir ļoti laba štela. Vai ne? Silikona lāpstiņas mums ir ļoti daudz darbā. Cik kopā tu esi uzbūvējis biznesus? Nu, plus mīnus. Cik radošs tu esi bijis? Tā. Arī neveiksmīgos? Jā, protams. Man tieši neveiksmīgi interesē. Tas ir daudz. Tātad sākās ar Stenderu, kas bija ļoti... Tagad es tā domāju, Stenders laikam bija pirmais, ko mēs ar Zani sākām veidot. Tad paralēli Stenderam es arī nedaudz tā kā tur piedalījos, bet tas bija vairāk tā kā Zanas biznes, bet es arī tur biju iekšā, tas bija tā kā Emīla Gustavs šokolāde. Tad vēl paralēli Stenderam es taisīju, bija bērnu notelietu veikals Klauns Otto, kas bija Bergu bazārā. Tad mēs iesaistījāmies un izveidējām jaunu uzņēmumu ar vienu partneri, saucās atpūtas komplekss Rožmalas, kas bija Bauskā, kurš tika izveidots neilgi pirms 8. gada. Tieši viņš tika palaists burtiski 8. gadā, man liekas, mēs viņu palaidām, un 8. gadā sākās krīze, un tas viss aizgāja skuju taku, jo skaidrs, ka visi atcēla visādas sporta spēles un visādas citas atrakcijas un atpūtas komplekss neaizgāja. Bet cik ir veiksmīgi biznesa? Cik ir veiksmīgi? Ir veiksmīgi tā, es zinu, ka ir bazārs. Jā, tad veiksmīgs tagad ir bazārs, un es ceru, ka viņš tiešām, mēs ņemot vērā mūsu pieredzi, mēs viņu izveidosim par lielu un veiksmīgu uzņēmumu. Ne tikai Latvijā, bet varbūt tās iesim arī uz eksportu, bet tas ir tikai tāda plāna un sāpi pagaidām. Tā bija vēl pa vidu celtniecība ar betonu bija, bet no sākuma bija dizaina lietas no betona. Tad bija tāds būvmateriāls kā šumbetons, kas bija tāds inovatīvs un jauns materiāls, kurš joprojām uzņēmums strādā, partners ir pārņēmis un joprojām, kas saka, mēģina viņu palaist tā, lai viņš būtu arī labs un veiksmīgs biznes. Tā. Kāds ir iemesls, ka tu esi tā daudz šaustījies, mainījies, vai tu uzskati, ka biznes ir attiecīgs pret sezonām, vai kā tiekšā jūties? Jā, tas ir tur dažādi. Pirms tam, kad palaidām Klauns Otto, tad likās, ka ļoti gribējās radīt to tādu ļoti dizainiski, kā lai pasaka, tādu rotaļlietu veikalu, kurā bērns ienāk iekšā, viņš nonāk kaut kādā pasaulē. Tā bija tāda neliels veikaliņš, kurā viss tas interjers bija izveidots kā cirks, tur brauca apkārt vilcieniņš, tur bija ļoti interesanti un atraktīvi. Viņš pietrūka vienkārši, nezinu, mana iesaiste tajā pasākumā. Es biju arī paralēli Stenderā, un tad, tas ir stāsts par sadalīšanos. Tas ir viena no tādām lietām, ko es esmu noteikti iemācījies, ko mēs nespējam. Mēs sadalīties nevajag. Kāds varbūt var tur vairākus biznesus vienlaicīgi vadīt, mēs ne. Mums tas nesanāca, un tad skaidrs, ka tā man pieredze saka, ka nevajag sadalīties. Jā. Lūk. Man ļoti patīk, es ceru, ka mans vīrs dzirdēs šo. Nē, tas ir tajā iekrīt visi. Tur tiešām ļoti daudz un arī tādi spēcīgi uzņēmēji. Jā. Tikko tā aiziet, tā gribās vēl, un tad tu sadalies. Es nezinu, kā tas pats Tirsons, jā, kur izveidoja spēcīgu zīmolu, un tad sāk tās mājas būvēt. Un, protams, ienāca tur krīze. Tā kā Fokus ļoti svarīgs ir fokus un ļoti gribās. Tiešām es zinu to sajūtu, ka ir vēl viena ideja, šo vajadzētu noteikti palaist, jo šitā ir aizgājusi ļoti labi, tad noteikti tā arī aizies ļoti labi, bet neaizies. Visdrīzāk, ka neaizies. Bet, jā, katram droši vien jāaiziet ir, laikam, caur to pieredzi, lai saprast, ka neaizies.
Okay, tev ir bijuši vairāk biznesi. Tu esi mēģinājis skatījies, katrai ir bijis kaut kāda tā doma, kāpēc tu viņu gribi palaist. Bet kas ir bijis tas iemesls, kāpēc tu esi nogājis no viena biznesa, aizgājis uz otru biznesu? Jo es esmu jauna, tu esi nedaudz vecāks par mani. Es esmu visus šos gadus vienmēr bijis uzticīga savam zīmolam, savam vienam bērniņam. Kāpēc? Jo tev liekas, ka es varētu vēl to. Man tieši otrādi, man liekas, nē, man sanāk tikai šis, un es pie tā turēšos vienkārši līdz pēdējiem. Kas ar tevi dzīvē ir nocies, kamdēļ tu esi centies noticēt, un, piemēram, no stenders, no ziepēm pārgājis uz bulciņām? Un tu to darīji, manuprāt, ļoti jaudīgi, un tev izdodās. No stenders uz bulciņām tur ir bijis cits stāsts, jo es, tad, kad beidzās tas mūsu dalības stenderā, es biju piekusts no cilvēkiem. Mums bija ļoti liela komanda, un varbūt nedaudz par lielu arī birojā bija pat tā komanda. Un es tiešām biju no viņiem piekusts. Un es gribēju kaut ko citu, un man likās, viss super tur. Betons, gan drīz vai tā kā mēs tā arī bijām, mēs ar brāli to izveidojam, brāli kopā to visu to tā kā taisījām, un likās, viss nav cilvēki, ir tikai brālis un es. Un. Cik jūs bijāt cilvēki? Mēs bijām divatā, mēs to visu sākām darīt. Bet standards saka, ka tur bija daudz cilvēku. Pat, ko mēs bijām, tur bija kaut kā Manā mazpilsētā bija standards, atceros. 150-200 cilvēku kaut kā. Okay. Jā. Tā kā liela tāda komanda, un tur viss spēja strādāt arī bez tavas dalības? Jā. Tas saka, ka mēs vienkārši sagurām un vienkārši... Jā, bet, tur garš stāsts. Okay. Man patīk, ka arī tagad, teiksim, bieži vien ņemot darbā cilvēkus, un cilvēki nāk un saka, man ļoti patīk strādāt ar cilvēkiem, un es skatos uz viņus, domāju, bāc, tu tak nezinu, ko nozīmē strādāt ar cilvēkiem. Tas ir tik sasodīt grūti. Un tā, bet atgriežoties pie bulciņām, kā jau es teicu, tad stenders pieredze parādīja to, ka tas, ko es māku un kas man sanāk, ir taisīt šovu veikalā. Tā es viņu saucu. Tas ir, jo īstenībā pārdošana jau ir tāda kā izrāde, kur tu izveido priekš laimīgajiem pircējiem, kas nāk pie tevis. Un es sajūtu, ka tas ir tas, ko es māku, tas ir tas, ko es varu izdarīt. Nevajag man iet būvniecībā, nevajag man būvēt māju, bet vienkārši vajag radīt prieku. Un tāpēc arī varbūt tās, mums nevis tāpēc varbūt tās, bet tāpēc tas arī, teiksim, tas biznesa ar bulciņām iet ļoti veiksmīgi, jo mēs mākam radīt prieku. Un cilvēkiem vajag prieku, un cilvēks nāk pie mums pēc prieka. Tad tas ir tavs trumpis, tā ir tava īpašība, kur tu nekad nevienam neādot, tas ir tas, ar ko tu reāli pelni. Tā ir tava odziņa, ko tu esi atklājis, tas ir tas... efekts nav svarīgi, es tev ielieku apģērbu biznesā, es tev ielieku bulciņu biznesā vai ziepju biznesā, viņš tik un tā augs. Vai ir kaut kas vēl tevī vairāk? Man pašam liekas, ka es spēju izveidot un noturēt komandu arī. Un es esmu vispār komandas spēlētājs. Es neesmu no tiem uzņēmējiem, kurš var viens pats izveidot uzņēmumu, viens pats vadīt uzņēmumu. Nē, noteikti ne. Man tiešām vajag to komandu, vajag to atbalstu komandu. Šī brīdī tā ir ģimene. Tas ir vēl jau foršāk, kad ir tev, ka tā ģimene ir apkārt, un tā ir tā atbalsta komanda, un ar viņiem kopā tu to veido. Kas tavs vērtības, kā tu veido komandu, ko tu varētu ieteikt citam? Kas ir tavs superspēja izveidot vislabāko komandu? Ja neskatoties to, ka, piemēram, ir nevis strādā ģimenēs. Visiem dzīvē ir tā paveicies. Tev ir tas tāds selekcijas darbs, es tā domāju. Man tā nav. Tu nevari... Caur intervijām ir ļoti grūti īstenībā. Vismaz man tā ir. Es nevaru noteikt caur intervijām, vai šis cilvēks konkrētais derēs pilnībā komandā vai nederēs. Protams, ir kaut kādas sajūtas, tu tā kā runa, te liekas tā kā vairāk vai mazāk, bet tomēr vajag ar to cilvēku nedaudz pastrādāt un tad saprast. Galvenais jau, manuprāt, ir tas, lai tas cilvēks šitas vārds ir manai sievai patīks enerģija. Viņa ļoti daudz par enerģijām runā. Viņai ir taisnība, lai tā enerģija sakrīt. Tas ir, ko tu nevari intervijas laikā, tu nevari no tā cilvēka dabūt ārā, vai tā enerģija būs vai nebūs. Ja? Dažreiz tu jūti, citam ir tā kā vairāk, citam mazāk, bet... Tā nav vērtība, jo es personīgi izskatu cilvēkus vienmēr pēc vērtībām. Arī to intervijās nevar saprast, es nejautāšu, klau. Tu Ziemassvētkos kā labāk pavadi tā vai tā? Bet tiekoties biežāk un biežāk, tu saproti cilvēku vērtības, ko viņš ciena, ko viņš vērtē,
kas viņš ir pa cilvēku. Un vispārējo jau var iemācīt. Tas ir mans funkcijas, kā es meklēju komandā cilvēkus. Nu, mums svarīgi, vēl es tā domāju, ir svarīgi ceļš mums, kas tirgo prieku, arī tev droši vien tas pats, ir, lai tas cilvēks ir pozitīvs. Ja? Bieži vien atnāk cilvēki, kas varbūt tās ir ļoti zinoši un ļoti profesionāli, bet viņiem ir kaut kāds... Viņi ir smagi? Viņi ir smagi, varētu tā teikt. Ja? Viņi ir tādi smagi, pelēki. Nav tas prieks, nav tā vēlme rotaļāties, daudzīties. Kaut kā tādā veidā. Es bulciņu biznesā, tur nevar būt. Vai virtuvē tam ir tik liela nozīme? Ja mēs tev tāds daudz prieciņus sākt virtuvē. Tāpēc, kad, zin kā, tu jau to, manuprāt, ir labāk ir, ka tie cilvēki ir rada, gan veido to plātsmaizi vai to krosānu ar pozitīvām sajūtām, ja? gan tirgo ar pozitīvām sajūtām. Jo viņiem jau savā starpā ir jāsadarbojās tam, kas veido un tam, kas tirgo. Ja tajā laikā, ja ražošanā tev ir īgni cilvēki, smagi, īgni, pelēki cilvēki, un viņi tagad komunicē ar cilvēkiem, kas tirgo, tad tā enerģija nododās. Nesanāk, ja? Tur var sanāk, ka tie smagie un pelēkie pārņem tos pozitīvos, ja, un tā kā nomāc viņus. Ja, tāpēc labāk ir, kad vispār vairāk mazāk tā komanda visi ir tāda. Tu varētu tā iemesla dēļ arī atlaist cilvēku? Vai atvadīties no viņa, ja tu jūt, ka enerģija nav laba un tas ir nelabojami? Es vienmēr esmu teikusi, ka var iemācīt visu, bet cilvēka būtību, jeb raksturu, jeb kāds saka to īgnumu, tu īsti neizmainīsi kā darbdevējs. Mazumtirdzniecībā noteikti jā. Veikalos jā, ja cilvēks, man tas ir ļoti svarīgi. Veiklā mums tas ir viens no tādām pamatvērtībām, tas ir vienkārši, lai pircējs ir laimīgs. Es nelietoju vārdu patērētājs, man tas liekas vienkārši šausmīgs vārds, mēs no šausmīgākajiem vārdiem, kas var būt. Patērētāji tiesības uzreiz. Patērētājs, mums ir uzņēmumā laimīgais pircējs. Ja, tas ir tas, ko es gribu. Ja cilvēks atnāc pie mums, lai viņš ir laimīgs, viņš ir atnācis pie mums ne tikai, viņš ir atnācis pie mums pēc prieka, es laiku atkārtojos, jo tā ir, jo bulciņi jau faktiski vai plātsmaize, tas nav tāds pirmās nepieciešamības preces, kas tev ir lai izdzīvot. Tu nāc viņu nopirkt tad, kad tu gribi prieku. Un tas svarīgi, ka tas veikalā, tas pārdevējs spēj dot to smaidu līdzi. Tas ir par ko šis laimīgais pircējs maksā. Viņš maksā gan par to plātsmaizi, gan par labo servisu, par smaidu, par sasveicināšanos, par atvadīšanos un tādām lietām. Tā kā, ja cilvēkam nav šī pozitīva enerģija, tad viņš noteikti nav smaidīgs un jautrs, un tad tas nozīmē, ka viņš nedara mūsu komandā. Tu meklē cilvēkus ar pieredzi, vai tu meklē arī pilnīgi jauns, tu esi gatavs cilvēkos ieguldīties? Tas paprasa vienkārši, es domāju. Īstenībā ir tā, ka pirmkārt mazumtirdzniecībā nav tik svarīga tā pieredze. Mazumtirdzniecībā ir svarīgi tas, kā jau es teicu, tā pozitīva enerģija un pārdevēja gēns. Tas arī ir svarīgi. Tas ir, vai tev ir tā iekšā tā spēja komunicēt ar pircējiem vai nav. Es tažādīgi saprotu, jā. Vai tu strādā čuņiks vai nestrādā? Čuņiks vai ne, vai tu esi brīvs, teiksim, vai tu esi gatavs, kā mēs sakam arī, mums ir tāds... Ja nav buļļona pīrāziņa, tad piedāvāt vēl visu barbekju. Īstenībā mums ir tāda ļoti, kā lai pasaka, tāda, kas tas tāds ir? Vienkārši piemērs, kādā veidā mums tam pārdevējiem vajadzētu sagaidīt tos mūsu pircējus. Tas ir kā sagaidīt ilgi gaidītu ciemiņu. Tas ir viss, tev vienkārši ir tieši tā, kā tu sagaidīji ciemiņu mājās, un tad vienkārši padomā, vai to cilvēku, kur pat apkalpo, vai tu tiešām tā arī ciemiņu sagaidīji. Tas tik vienkārši, man tā liekas. Ja? Bet kaut kur mēs aizpildējām tagad no teksta, par ko mēs runājām. Mēs runājām par darbiniekiem, kā tu viņus atlasīji, vai tu atrasīji ar pieredzi, jā. Apmācītus, vai tu meklē pilnīgi jaunus ieguldījus? Tātad nav svarīgi. Tiešām nav svarīgi, un arī, teiksim, mēs ražošanā arī mēs jūtam, kad vieglāk ir strādāt ar cilvēkiem, sevišķi viņi, teiksim,
gados vecāki cilvēki, lai viņiem nav šī pieredze, lai viņiem nav šī vecā konditora pieredze, jo tik grūti dažreiz ir dabūt ārā no viņiem to, ka mums ir katra izēviela ir jāsver, nevis uz čuņiku jāieber. Nu, es saprotu, ka tev varbūt ir uzskačāts čuņiks, ja? bet tev ir jānosver. Kaut gan man pārsteidza, mums bija meitenes no praksē, no konditoru skolas, no Jelgavas, man liekas. Un viņas pēkšņi bēra dzeramo sodu, bēra laikam ar karotīti klāt. Es vienkārši mums tāds liels apmēram, ko tu dari. Ne, nu, mums tā skolā mācīja, kā tas ir iespējams, kā var skolā mācīt sodu bēru tā karotīti klāt. Tas tā ir, tu tā skaidro, man liekas, tas ir pilnīgi normāli. Bet... tas ir, vienkārši dzeramo soda ir tik specifiska lieta, kad viņu piebēt par daudz ir tik vienkārši un tik ātri, ka tas, ir izēvielas, kurš vispār viss izēvielas ir jāsver, jo ir uztaisīt kalkulāciju un produktam ir jāatbilst kalkulācija. Cik daudz jūs palaižat pa pieskari? Un cik jūs pa pieskari aiziet? Jā, un vai jūs kaut kādā veidā dodat atbildību darbiniekam, vai jūs visu sadzat paši? Mēs nesodam nevienu darbinieku vispārībā. Mums nav tāds, nav. Es varu piebērt arī lielo karotu ar sodu. Tad mēs veicam pārunas, teiksim tā, mēs runājam par to. bet protams, ja tu bēri trešo reizi ar karotu, tad vienkārši varbūt tev nav tā īstā vieta, kur šeit atrasties, varbūt tev jāiet, kur var bērst ar karotu iekšā, pie mums vienkārši nevar, varbūt tas, tā. Bet... Pasaka to tik jauki. bet, tā ir tā kā, jā. Es varu to pielietot savā komandā. Varbūt kaut kur tā var darīt. Pie manis īsti nē, bet ja tu vēlreiz tā izdarīsi. Ok. Man tāds, redz kā tu esi daudz ko mēģinājis, tu esi daudz ko darījis. Tur ir bijuši dažādi biznesi. Bet tu vairāk tici tādai veiksmai, īstajam laikam, īstajā vietā, ka tu esi notrāpījis, vai tu tici smagam darbam? Abi kopā. Un galvenais, ka viens bez otru nevar iztikt. Tas ir gan smags darbs, gan veiksmi. Tu vari smagi strādāt, un ja tev nav veiksmi, tur nekas nesanāk. Un tieši otrādi arī. Tikai ar tīru veiksmi arī var kādam paveikties, bet ļoti. Tad bazāri to taisīja īstajā laikā, īstajā vietā ar veiksmi un ar smagu darbu. Zini, īstais laiks un bija... varbūt, ja tu tagad to darītu. Bija 10 gadus vairāk, 20 gadus atpakaļ. Tad, kad beķerēs tikko teiksim, sāk veidoties. Bet mēs arī, teiksim, runājot par bazāru un par veiksmi, mēs tagad vērsim vaļā veikalu Oregon. Kā mēs nonācām pie tām telpām, mums piedāvāja viens cits telpas, kas bija pāri pretīm ielai. Un man vienkārši bija interesanti, vai tā cena, ko man piedāvāja, ir adekvāta. Un es par cik zināju meiteni no Linstova, no Orgo, kas iznomā telpas, es viņiem vienkārši uzrunēju, saku, klausies, pasaka, vai tā cena ir adekvāta vai nē. Viņi saka, bet kāpēc tev vajag tās telpas, varbūt tās tu gribi pie manis nākt. Bet es pat nevarēju iedomāties, ka ir brīvs Orgo telpas, man likās, ka tur no Orgo viss ir aizņemts un nav iespējams viņā iekļūt. Tā varētu teikt, ka kaut kādā ziņā veiksmi, ja, kad es vienkārši viņai piesnēju vai noskaidrotu par cenu, bet viņi saka, kur mums ir telpas. Tā kā tas iet roku rokā. Veiksmi tādā veidā, ka mēs šī brīdī esam iekļuvuši telpās, kurās mēs pat varbūt tas nesapņojam. Es skatītos uz to nedaudz dziļāk. Tad, kad tu atļaujies sapņot, tad, kad tu atļaujies nolikt savu mērķi un tad, kad tu to turi kā fokusu, tad tās lietas viņas tavā dzīvē agri vai vēl, jo tas jau bija tavs mērķis attaisīt kaut ko jaunu. Pareizi? Jā. Kaut ko plašāku, kaut ko vēl lielāku, kaut ko, tu par to domāji, jo ja tev pat doma tāda galvā neienāk, tas varētu tev piezīmēt, Klau, Jāni, lūdzu nāc Origo, lūdzu, un tu varētu pateikt, ko nē. Jo tu jau gribēji, ko vēl... Bet saprot, es varēju arī neuzvanīt. Tā meitnē. Es varēju vienkārši iet telpās, kas ir pāri pretīm, kas nav tik labas telpas. Bet ja tu funkcionē un domā par kaut ko lielāku, manuprāt, tu esi kā tāds, tu visur meklē iespējas. Līdzīgi, kā es tev saku, cik tu esi redzējis, tas banālais princips, cik tu esi redzējuši sarkanas mašīnas uz ielas. Droši vien tu man nevarētu pateikt pat vienu. Jā. Bet ja es tev pateicu skaiti, tu fokusējies. Ja? Arī man ir tagad jātais lielais festivāls.
es meklēju videogrāfu, piemēram, ja? Palielam, ja man tas nebūtu kā dzīvības nāves fokus, uz ko protams, ka es ne tikai piezvanītu, uzjautātu pa labi, pa kreisi, un es katrā sarunā, es tev vēl pēc sarunas uzjautāšu kaut, nezinu, kādu labu videogrāfu, man vajadzētu 15. datumu, ja? Tā kā es fokusējos visur. Ja es to meklēju, tas ir mans sapnis, tā ir man nepieciešamība nākamais steps, un kā tu uz to skaties. Tu bieži paliec viens pats, vai tu sapņo, vai tu vizualizē, vai tu pieraksti savus sapņus, tu klausies podkāstus, kā tu sev to loku paver bišķītiņu plašāk un augstāk, jo pats pa sevi nav tā, ka tu pamosties no rīta un tāds, es gribētu bazārus reiz 10. Es klausos podkāstus par biznesu daudz. Tos veiksmes tādus. Protams, bieži vien arī tos jau vecos banālos, kas jau ir daudz reizes dzirdēts. Tagad tieši noklausījos sāk klausīties par šito KFC. Un tas pats McDonald's un vispārējais. Tas diezgan labi iedvesmo. Ja? Bet tu tur arī tu klausies un tu dzirdi, kad arī tā veiksme viņiem ir stāvējis klāt, kad viņš tur pareizā vietā, pareizais cilvēks McDonald's. Ja? Pareizais blender tirgotājs ienāca pie viņiem iekšā pareizajā laikā. Nebūtu ienācis, nebūtu McDonald's. Tad veiksme. Ok, un kā tu to pielieto savā dzīvē, ikdienā? Labi, tu klausies podkāstus. Tev varbūt ir cilvēku loks apkārt pareizi izvēlēts. Vai tu sevi kaut kā pasargā varbūt no nevajadzīgām sarunām vai savu kaut kādu formuliņu, kā tu uzturi sevi uz tāda, ka tu esi reāli biznesā, tu visu laiku lai saprotu, tādi šiekur kā tu ir maz. Tādi putni lidotāji ir maz. Kas rekur vienu bizītu, otru tā drosme tā. Tās varbūt pat visbanālākās lietas, bet ja tu man šo uzjautātu, es tev varētu pateikt, ka numur 1 tas ir tā vide cilvēki, kas tev ir apkārt manā dzīvē. Tas ir, es sevi ļoti norobežoju no cilvēkiem, kuriem nav mērķis, nav vīzija, nav sapņu, viņi netic sev, nepašpārliecināts, nezinu. Viņi nav vienkārši pa ceļam. Jā, pilnībā piekrīt. Tur nav ko piebilst, tā tas ir. Jā. Un es meklēju sev draugu lokā tos cilvēkus, kuru darbi ir augstāki nekā mani. Pat ja viņi man ir nesasniedzami, pat ja es nekad ar viņiem netikšu uz kafijas tāsi, es viņiem sekošu, es viņus vērošu, jo es gribu saprast, kāds to esi izdarījis. Tas tāda mana mazā formula, bet vai tev nāk prātā no tādiem ikdienišķiem darbiem, jo izdomāt origo attaisīt veikalu, tā kā ir drosmīgai bišķītiņ jābūt. Vai jau es tā ieskrējies, kad nākamais ir jau spīce un tad alfa? Vai trūkst bailes, es nezinu īsti. No vieniem podkastiem? Mēs jau tomēr neatvērām pirmo veikalu origo. Tas gan būtu triki diezgan izaicinoši atvērt pirmo veikalu origo. Arī origo mums neatļauj to izdarīt. Bet tad, kad tu esi atvērs jau tagad 4, un tu jau saproti, kur tas iet, kur neiet, kāda plūsma vajadzīga, kāda ne, kas tev, ja mēs, atvērām dažādās vietās, mēs atvērām arī Purcēm, Dzelzavas ielā. Es tur ļoti bieži iebraucu. Un smuks un tā veikals, bet tur tie cipariņi tādi, varētu būt labāki, teiksim tā. Un tad tu jūti, ka tas mūsu produkts vairāk tomēr ir tādā centra publikai, teiksim, jā, jo tuvāk centram, jo labāk iet. Un mums ir, nezinu, protams, mēs balstamies arī uz dažādiem, teiksim, statistikas datiem. Ja mums ir plūsmas skaitītāji, mēs redzam, cik paiet garām Matīs ielai un cik ienāk iekšā. Mēs redzam, cik paiet garām Dzelzavas ielai un cik ienāk iekšā. Un tad mēs redzam, cik no plūsmas mēs varam paņemt. Un tad mēs, protams, zinām, kāda ir origo plūsma. Un tad jau plus-minus mēs jau tomēr arī, bišķi parēķinam, kad ejam iekšā. Nav jau tā tikai uz sajūtu. Ok. Tātad, kas ir tev formula? Tāda veiksmes tevī kā personībā, kā cilvēkā, kas tev ir tā stumda, kas tev niez, labi, tev ir milzīga pieredze ar standards, vai ne? Jo veikali tur vērti daudz vaļā. Nav tā, ka pirmais ir, bet kas tevī ir tāds, kas nav nevienā citā, kam dēļ tu ej un dari, un tev nav varbūt atruns par to, kad rekur. Šodien man nav noskaņojums, vai man trūkst iedvesmu kādu podkāstiņu un vēl noklausīties, lai es saprastu, ka mums šo jādara. Šī brīdī tas zinājuma spēks mums jau ir tas, ka mums ir jāizveido tas stabilais un bizness, jo ar standartu it kā izdevās, bet ne līdz galam. Jo tomēr mums nācās viņu pārdot ķīniešiem, jo bijām pielaiduši daudz kļūdas.
tad pēc stendera es mēģināju palaist vēl pāris biznesu, un viņi bija neveiksmīgi. Viņi, tad neaizgāja tā kā plānots, vai varbūt tās... Trūka fokusa. Trūka varbūt arī tas, ka tas nebija mans. Man nevajadzēja iet prom no mazumtirdzniecības, man vajadzēja palikt mazumtirdzniecībā, jo tas ir mans. To es jūtu, to es saprotu, un tur vajadzēja arī palikt un darīt. Un tad, šī brīdī es domāju, ka visai ģimenei mums visiem ir tas stimuls, tā enerģija nāk no tā, ka mums ir tas mērķis, kur ir jaunizveidots uzņēmums, kuram vēl jānostiprinās, kuram vēl jākļūst par stabilu un veiksmīgu uzņēmumu, jo viņš tiešām šī brīdī ir ļoti jauns un, kā zināms, tur daudz uzņēmumu nepārvar tos 5 gadus slieksni un aizvarās, un mēs gribam būt tātad pārvarēt šo 5 gadus slieksni, un šis gads ir diezgan arī smags, teiksim, pateicoties tam, ka mēs diezgan strauji attīstamies, un ik pa brītiņam, protams, arī tiek pielaistas kaut kādas kļūdas. Tā kā, Zin kā, par to veiksmu formulu mēs runāsim varbūt tās tad pēc tiem 5 gadiem. Tad tava misija tagad ir vienkārši uztaisīt tādu biznesu, kurš ir veiksmīgāks par standards, nepieļaut tās kļūdas un paskatīties, vai tu esi spējīgs radīt kaut ko tādu, kas var iztikt bez tevis. Kas ir tas mērķis? Kas būs tas tavs? Viennozīmīgi. Protams, es tā kā arī skaidrliet kaut kādā brīdī jau. Kas ir veiksmīgs biznes priekš tevis? Ja viņš aug pats pa sevi vai noturās, vai viņam ir konkrēts ietirgojums X, vai kas priekš tevis ir tas galamērķis, gala pietur? Nav jau tāds kā galamērķis. Protams, pirmkārt jādabūna ir pozitīva naudas plūsma, lai ir stabila, un ne tikai stabila, bet ir arī pozitīva un ir arī sausais atlikums. Lūk, tas ir tāds... Patīk tāds biznesmeņu, tāds mazais mājiens. Es vīram jautāju, ja es būtu tā zelta ziltiņa, ja kādu vēlēšanos tu ievēlētos, un viņš man teica, lai peļņa būtu stabila katru dienu. Un mums ir, ar bazāri ir mērķis tā nostabilizēties Latvijā. Es domāju, no 10 līdz 15 vietām mums vajadzētu Latvijā. 10 līdz 15? Jā. Wow. Un tad iet ārpus Latvijas robežām, izveidot tīklu kādā no Eiropas valstīm. Nav konkrēti vēl kāda, bet vienkārši tāds ir tas lielais mērķis. Tāds. Cik viegli vai grūti ir paņemt un atvērties, jo personīgi man ir tikai viens veikals, un tik daudz ir jautājuši, vai būs tajā pilsētā, cik jums tas ir grūti vai viegli, vai tas ir tā kā, jau kā semuškas jums, jūs jau zinat, kā tas ir jaunu izkārtnīt, pasūtīt, kā saka, kas saprātiņu vēl vien nopirkt. Tā, kad tu standardizē to veikalu un vairāk mazāk pieturēsim standartiem, mums tagad, es ceru, ka mēs iekļausimies mēnešu laikā, mēs varam atvērt veikalu. Ok, un viss slēpjas finansēs, vai kur ir tas gaismas ātrums, kurā jūs? Finansēs, un tas, kad, protams, uz tiem 4 veikaliem mēs jau esam atstrādājuši. Mēs jau zinām, no kā mēs ņemsim mēbeles, no kā mēs ņemsim virsmas stiklus un plauktus, un tādā mums ir sadarbības partneri. Ir jau meitene, kas zīmē projektu. Vienkārši kopē. Ārpus Rīgas, kas būtu pirmā vieta, kurā es gribētu, vai pēc kā tu spriestu, kurā pilsētā atvērties? Ārpus Rīgas tas būtu noteikti eksperiments ar frančīzi, ne paši nē. Tas ir tomēr... Izbraukāt, jā? Izbraukāt, tas kontrole, viss tas ir slikti. Tas ir iemesls, kāpēc es netaisos citās pilsētās. Jā, tas ir, to pareizi ir, nevajag darīt. Kas ir tā mācība, ko tu man ieteikti nedarīt pēc tik lielas gadu pieredzes? Tu teici, ka stenderē. Tu esi pieļāvis daudz kļūdas. Kas tās kļūdas, ko tu varētu ieteikt citam uzņēmējiem? Viena kļūda jau mēs pieminējām. Tas bija tas, ka mēs pazaudējām fokusu. Es tur rotaļlietu veikalu un Zanu uztaisīju Emīlu Gustavu šokolādi. Bet tas bija fokus, ko tu pazaudēji, neatgriezenisks? Jā, tā bija liela kļūda. Rotaļlietu veikals varbūt bija mazāk. Un tad paralēli tam mēs vēl palaidām tās rožmēles. Tā kā, mēs kapitāli pazaudējām fokusu, kapitāli pazaudējām arī līdzekļus, kurus mēs vienkārši sadalījām. Mans mīļais vīriet, lūdzu, klausies ar abām ausīm šo podkāstu. Es viņu satikšu sporta zālē, es viņam vēl redzētu. Lūk,
Kas vēl? Komanda. Tas bija lielākās kļūdas, ja? Jā, labu komandu novākt, labu komandu jau sākumā. Labu profesionālu komandu novākt jau sākumā. Profesionālu. Jā, tas ir grūti. Tas ir grūti, kamēr tu esi maziņš, tas ir tik grūti, jo tev jau nav tev līdzekļi, lai tu algot to profiņu. Nu, tad tev ir... Tu vienīgi arī audzēt to profiņu. Tu vari audzēt, jā, tā. Es tev nevaru nepiekrist, jo man tagad ir vienkārši sapņu komanda. Un ja pat kādreiz viens zobratiņš izkritīs ārā, dēļ tā, ka vispārējā komanda ir tik laba, to vienu atrast vietā būs tik viegli, jo viņš tā kā pielāgosies tiem visiem pārējiem, bet tas bija droši vien jāsmagākais. Jo tu jau viens racējs neesi, tava komanda ir racēji. Es nevaru nepiekrist. Ok, tad komanda, tad pazaudēt līdzekļi, fokus. Un palielam citādāk būtu tas uzņēmums, tu viņā saredzētu sevi visu dzīvi, visus gadus. Es te neradu. Jā. Ja ne šie divi vadlīnijas punkti. Jā. Viņš bija veiksmīgs. Tur jau, par Steineru vispār varētu ilgi un dikti runāt. Vēl bija tāda lieta, kad pārāk ātri aizņēma frančīzē. Tā bija arī diezgan liela kļūda, ka mēs sākām kaut kādā ziņā varētu arī teikt, ka tā kā nedaudz... Kas ir tas labais posms, jo man nav uzteicis, ka viņš ir, lai mēs taisam frančīzi, mums ir 8 gadi uzņēmumu. Vai tas nav no gadiem? Nē, tas nav no gadiem. Tas ir atkarīgs no tā, cik jau ir sakārtot procesu un vai tev ir izveidot sistēmu, ar kuras palīdzību tu varēsi kontrolēt frančīzes ņēmēju. Tas ir. Jo tev ir jāiedod pilnīgi perfekti atstrādāts bizness, ja? kur vispār solīšiem ir kur tev viss ir atrunāts. Un tad tev jābūt ir kaut kādai tādai iespējai ietekmēt tos procesus. Kā pieņemsim McDonald's, ja? Slavenais, ja? Viņiem tas viss tie īpašumi ir viņa. Ja? Tas ir vienkārši visizcilākais veids, kā ietekmēt. Nepildi uzredzēšanos nākušies vietā. Ja? Jo frančīzes ņēmēji, to tu gan, ja palasīs par frančīzes devējiem, gan tad tā lielākā problēma ir tas, kad... pat kas tu nevar ietekmēt? Jā, kad pretī būs cilvēks, kas arī būs sirdī uzņēmējs, ja, viņiem liksies, ka vajag savādāk. Tie saka visi lielie, tur L'Occitans, un kas tur Japānā viņi gāja iekšā, viņiem tur mainīja krāsas, tie franšīzes ņēmēji un tā. Tā ir lielākā problēma, ja. Kā viņus, teiksim, noturēt tanīs rāmīšos, kurus tu esi izdomājis, un vienkārši, jo no sākuma viņi saka, ka jā. Bet pēc tam nē, pēc tam ir kaut kas savādāks. Pēc tam viņi grib jau mēnešu laikā atsist ieguldīto, un tu saki, nē, mēnešu laikā nesanāks. Bet tad mēs paņemsim vēl kaut kādu citu produktu klāt. Nē, tu nevar ņemt citu produktu klāt. Tā kā, un ja tev nav kādu svīru, ar ko tu ietekmēt viņus, tad... Ok. Viss slikti. Kā tu pats personīgi tiec galā caur zaudējumiem, kaut kādām kļūdām, kaut kādām neveiksmēm, kad neizdodas, kā tu viņam cīnies? Tā nekā ne. Vienkārši palaiž un viss nepieķeramies. Okay. Man liekas, ka tu esi super pozitīvs, līdzīgi kā klauns gribētu teikt, bet manam vīram ir tāds moments. Mans vīrs ļoti ātri aizmirst lietas, un vai tās pozitīvs vai negatīvs vienalga. Vīriešu iezīme, jā. Mazliet ok. Vai tas, ka tu strādā ar ģimeni, tas ir bijis tavs lielākais plus, jo es personīgi esmu, mums ir veiksmes tās arī, ka mēs ar vīru strādājam, bet ja man būtu jāņem darbā tagad brālēni, māsītes, vispārējais, kā tu uz to skaties, vai tas tavā dzīvē ir bijis, un vai tu esi pieļaus kļūdu ar to? Nē, mums tas ir plus. Es nezinu, protams, mums ir bijis arī itāļu ģimenītes cienīgas scēnas ar to, kad iet pa gaisu. Ko es lidināju pa gaisu? Bet kā tu prasi attiecīgo darbu? Miltumais vai kas? Pret darbu. Jā. Visi ir ļoti motivēti, visi saprot, kas jādara, un nav pat, manā gadījumā tā, ka mums tur nav nekādu kontroli, vienkārši visi zina, kas jādara, un visi ieguldās uz visiem 100. Kā tu esi panācis? Es nezinu. Jau pašā sākumā pieņemot darbā, vai jā, Klauds, tu kā nāc, bet... Nē, es nezinu. Godīgi vai tu parādi ar savu piemēru, kā ir jāstrādā? Jā, mēs rulējam ritīgi. Mēs līdz kādiem 7, 8 tā.
Kas ir tie tavi darba principi, kurus tu ievēro priekš sevis, lai nepārstrādātos, vai lai būtu fokusā, vai lai būtu jaudas pilns? Kas ir tas laiks sev, vai kas ir tas, kam tu nepārkāps pāri, lai cik ļoti nemīlētu darbu? Man obligāti jāiziet uz sporta zāli vakarā. Vakarā? Jā, vēlāk, tāpēc man jābeidz darbs nevēlāk kā 9:00. Uzspēt uz sporta zāli. Dzirdat, mīlīši. Nevēlāk kā 9:00. Un kāds saka, ka 5:00 grib beigt, ne? Ok, sporta zāli. Nezinu, mums tas darbs patīk. Mums visiem darbs patīk. Vismaz man tā liekas. Jāpārjautā. Būs aiziejuši un darbu pārjautāšu. Bet man liekas, ka visiem ļoti, vismaz šīs brīdis ir tāds, kad visi ir tā kā ļoti no tāda liela entuziasma un aizraušanos visu darbu. Kas jums ir tas uzņēmumā, kas jūs bīda nemitīgi uz priekšu vairāk, jo redz, kā es reizēm varu aizkārpīties tā, ka es vienkārši mocu. Un tam man ir nauž tāds, mums vajag to, vai plašāk, vairāk, tā kā, jo kas jūs tā kā izvirza ārā, ir tas pamata darbs, ja, kurā tu var iestrādāties, kur kāds saka, no rīta līdz pat, kad aiziet līdz sporta zālē, bet kas ir jūs tas redzējumu kalējs? Tālāk, plašāk. Redz, mēs jau esam tā kā komandā vienojušies to, kad mums vajag tos 10-15 veikals. Tas ir tāds viens zinājums. Mēs zinām to, ka mēs gribam ļoti, mēs fokusējamies uz sakārtotiem procesiem. Jā, tas ir viens no lielākiem izaicinājumiem šajā brīdī, teiksim, jo visi procesi ir jāievieš no jauna. Jā, ar ko ir, teiksim, vieglāk, ka tu nopērc kādu uzņēmumu jau senāku, ja, teiksim, tur jau ir kaut kādi procesi, kas jau tev varbūt bišķiņ jāuzlabā. Mūsu gadījumā mēs taisam visu no nulles, un tas ir viss sarežģītākais. Visus procesi jāievieš pa jaunu. Jums ir kāds atbildīgais, kas to dara? Vai kam ir darba pienākums šāds, vai tas ir uz tajiem pleciem? Nē, tas ir mums katrs atbild par saviem procesiem, un katrs tā kā viņus pilnveido pats. Kas ir tev darba pienākumi? Kad atnāc uz darbu, kas tas ir? Man darba pienākumi. Man darba pienākumi pārsvarā ir saistīti ar mazumtirdzniecību. Pie kas tu nestāvi? Dažreiz stāvu, man ļoti patīk stāvēt pie kases, vairāk pastāvēt pie kases, bet šī brīdī tas ir visu jauno veikalu atvēršana, pārdevēju pieņemšana, pārdevēju tādu motivēšana, kontrolēšana un apmācīšana. Paralēli tam mēs piedalos arī ražošanā, teiksim, ir kaut kāds produkts, kurus tagad mēs gribam palaist, izveidot labākos kanēļu rullīšus, kādas mēs spējam izveidot. Ar to garšīgo balto mērcīti? Garšīgo balto mērcīti, tad mēs viņus visu laiku tagad uzlabojam, jo mēs nevaram dabūt to perfekto mīklu, perfekto izmēru. Šodien bija, manuprāt, perfektais. Ja es ekstra varēšu nopirkt klāt vēl to balto mērcīti, es būšu tavs patstāvīgais klients. Šī laba doma, jā. Jo vienmēr viņi kaut kur nožīdo, un kāpēc viņi garšo ārzemēs? Jo visur ārzemēs tajā oficiālajā var nopirkt 1, 2 vai tik, cik tev vajag, jo tā sāls jau ir nevis tajā kaneļu maizītē, bet tajā baltajā kremā. Šī ir laba doma. Labi. Jūs no tā neko nezaudējat, vienkārši pieliet klāt ekstra 1 eiro vai ekstra eiro 50. Man nav vienmēr saka, paņem 2 ekstra mērcītes. Un viss, un tā kā, pat ja viņi būs vakardienas maizīti, viņi uzsildīs viņu slāmbā. Tev ir vai ļoti labi vielmaiņa, vai tu arī ļoti ilgi no sporta zālēs? Es sāku sportot jau no paša rīta. Ok. Kā tu atšķir, vai to nolem tu, kad šī ir vienkārši laba recepte, vai šī ir bazāra īpašā recepte? Vai tu to nenosaki? Jo es atceros, biju vienreiz teicis, ka mēs tikāmies, visu laiku kaut kas jauns jādomā, visu laiku kaut kas nevar apstāties, rimties. Nav tā, ka vienu plasmaizīti tu kruti izdomā un viss tev visu laiku cilvēku plūsmu kaut kā jāpievilina. Vai tomēr viss slēpjās tajā, ka ir viena laba un mēs malcam standartiņā? Nē, ir laba un malcam standartiņā, bet mums sortiments ir joprojām par mazu. Mums vajadzētu vēl paplašināt sortimentu. To nolem par receptēm? Nē. Vai to nolem klienti? To nolem Zane un klienti. Jā, tur ir par receptēm ir atbildīga Zane un, protams, ka klienti. Protams, mēs palaižam, paskatāmies, iet, neiet, tad arī mainam. Vai arī dažreiz, piemēram, mums tagad kimči maizīt izveidojās. Nejauši?
Gandrīz, bet negluži. Mums ir meitene no Vietnamas strādā, un viņa saka, ka viņa ir tāds kimči speciālists, un mēs negribam kimči maizīt. Un mēs tā ļoti atbalstam tādas, kad cilvēks radoši pieiet un nāk ar kaut kādu iniciatīvu. Okay. Un tad viņi uztaisīja to kimči, tad mēs ielikām to kimči maizītē, un tiešām izcili. Tam, kam patīk ass, teiksim, un kam garšo kimči, ļoti labi maizīt. Tādā veidā mums ienāca pārdošanā kimči maizīt. Es gribētu īstenībā, lai es izstrādātu tādu smuku mazu zīmīti, kas parāda, ka tas ir vai nu jūsu top produkts, vai ka tas ir bestselleris, vai ka tā ir, es tev vienkārši jau mērtu biznesa idejas. Kāpēc? Jo, kad es ienācu pie jums veikalā, es uzjautāju, kas ir jūsu top sāļā maizīt? Par saldējām skaidru lietu manduļu krosāns droši vien. Ne? Jā? Vai šavos? Limoncello. Nopietni? Es neesmu viņu. Bet man vienmēr likās manduļu krosāns, bet labi, tas varbūt tāds mans. Un cik cīsiņš Mikla un buļļānu pīrādziņš. Es domāju, ko? Cīsiņš, labi, es paņemšu, pagaršošu. Bet palielam, ja nebūtu tāda ļoti runātīgas meitene vai jauna kāda kolēģi, kas varbūt nezina tik ļoti to darbu plūsmu, man ļoti patīk attaisīt jebkuru veidu ēdienkarti, ja tīpaši, ja tu esi jauns klients. Un tu nekad neesi bijis. Un ko tu gribi izdarīt? Tu gribi ienākt un pagaršot to vislabāko, kas jums ir. Un varbūt es neesmu super runātīga, varbūt man māma vispār slikti runā latviešu valodā vai mazums komunikācija. Un kad ir kaut kas, kas atzīmē, ka tas ir jūsu topčiks. Super, pārdē. Es pielikšu. Rīt būs. Labi, rīt nē. Pārdē. Jo man uzreiz būtu tāds, jo mēs ar Nauri jebkurā ēstu vai pat ārzemēs iesakiet vislabāko, un tad tu redz, ka tur pretī tev stāv jauna meitene, un viņi, ko jūs labāk izvēlētos, kas jums labāk garšo, un tāds, nē, vienkārši, kas ir tas jūsu top, ar ko tu vari pateikt, šis ir mūsu produkts. Tā kā, kas ir jāpamēģina visam, un ja tev šis patiks, tad tu varēsi mēģināt, jo tu vari vienreiz apēst negaršīgu maizīti vienā vietā, un tu nekad dzīvē uz turieni neatgriezīsies. Precīzi, jā. To es vienmēr esmu uzsvērs, kad, teiksim, beķerējā jau cilvēks ienāk vienreiz vienmēr. Jā. Jautājums, vai viņš atgriezīsies otrais. Un tad ir tas, ko tu saki, kad viņš pamēģinās to produktu, un tad tā iespējamība, ka viņam garšos ir augstāka, tas nenozīmē, ka točna garšos. Dažādas ir tās garšu kārpiņas. Bet jā, tas ar to dopu ir labs. Cik tu ir elementāri, tu vienkārši izplaudīsim zīmīti. Jā. Un es jums varu, man piemēram mājaslapā vienmēr tāda zīmīta bestsellers. Vienmēr, un tas psiholoģiski uz tevi strādā, jo tu zini, ka tā ir pārbaudīta vērtība, ka tu neiegrābsies, tev tāda drošības sajūta, to tad visi izvēlās, un tev ir tāds, es čista. Forši. Pasūties, mēs jau dalāmies ar biznesa idejām. Un pēdējie daži jautājumi. Man, liekas, ļoti trūls jautājums. Ja tu atgrieztos savos 20 gados, ko tu ieteiktu jaunam sev? Bet es tev neuzdošu šo jautājumu. Okay. Jo es uzskatu, kāda jēga, ko tu ieteiktu savam 20 gadniekam tur tajā vēlajā pagātnē, ja mēs dzīvojam tagad, un mums jādod ieteikumi tagad. Ja tev būtu tāds kā tu, tagad 20 gadnieks sev blakus, tavs dēls, tavs draugs, brālēns, ko tu viņam ieteiktu? Jau tagad esošajā vidē, tā kā reāli ir, ar savu jau gadu pieredzi. Ideāli ir, ja tu atrod, kas tev patīk, ar ko tu gribi nodarboties pa dzīvi. Ja? Saprast, kas tev patīk, pēc kā to mēri. Man arī patīk tā biezpienu plāts maizīte. Tur ir bišķiņ tev jāpadomā par to, tas, kas tev patīk, kas tev sanāk un kas ir vajadzīgs cilvēkiem. Ja? Teiksim, ja mēs runājam par biznesu, tad tev vajag, jo tā ir ideālā kombinācija, ja tu atrodi lietu, kas tev patīk. Ja tev vēl par to samaksā. Pirms, ja es visiem stāstu, tas ir tāds ikigai, ja? Tas ir Jānis Jurkāns laikam, ja? Viņš... Es laiku jaucu krokus vai iris. Krokus. Viņš kolekcionē krokus, ja? Un viņam tagad ir pie 80 gadiem, ja? Viņš joprojām braukā apkārt pa pasauli uz kāp kalnos, Afganistānā, Irānā un meklē tos krokus. Un tas pie reiz viņam arī ir biznes, jo teiksim, dažreiz viņš atrod kaut kādu ļoti retu krokus stādu, tad tur maksā bargu naudu, un tur ir pat viņiem klients, kas brauc no Japānas. No Japānas aizbrauc līdz Sēsim, nopēr to krokus un brauc atpakaļ uz Japānu. Tā kā, bet skaties uz to cilvēku un saprot, kā viņš vienkārši staro. Viņš ir laimīgs. Ja? Ar saviem krokusiem. Jo viņš ir atrads tas, kas viņam patīk. Ja? Viņam tas padodās. Ja? Un tas ir tas, ko es teiksim, novēlētu saviem
dēliem, pieņemsim, ja, tiešām precīzi atrast, kas tev patīk. Kas jau jaunībā? Protams, jo tu ātrāk atrod, jo labāk, ja tas ir, nav viegli, jo tev jāpamēģina 1, 2, 3, bet ja tu to atrodi, un tad noteikti vajadzētu tajā virzienā arī iegūt zināšanas un mācīties. Kas ir tavas lielākās vērtības? Ko tu vērtē cilvēkos vai savā dzīvē, kas ir priekš tevis? Godīgums un kas tāds lielākās vērtības. Kas priekš tevis ir īpaši svarīgi? Veidojot ģimeni, veidojot biznesu? Tas pozitīvisms, ja, par ko es visu laiku arī runāju, tas ir ļoti svarīgi. Varbūt tā enerģija, vēlme strādāt, vēlme darboties, tieši tā enerģijas daudzums. Kad, attīstīties, rauties uz priekšu kaut ko vairāk. Lai ir kustība, jā, tā varētu sarindot. Ok, tad palielinājums varētu būt tavs draugs, ja es esmu godīga. Aiziet. Tad, ja es šausmīgi daudz gribu darboties, attīstīties un mākt uz priekšu, un ja esmu pozitīvi, man liekas, ka es atbilstu visiem tādiem. Īstenībā, pirmo reizi, kad mēs ar tevi iepazināmies, kad es piegāju tev klāt un teicu, kad cepurnos tas, ko tu dari. Īstenībā tas jau bija tas, ko es sajūtu un ko es redzēju tajos video rullīšos, jā, tad Instagramā un kad tā jauda, ar kādu tu dari, neskatoties ne uz ko, vienkārši tas ir fantastiski. Vienkārši jāliek cepuri nost vēlreiz, jā, jo tiešām tas ir jaudīgi. Tu, malc. Paldies. Es gribu nobeigt ar ātriem jautājumiem. Tev būs ļoti ātri jāatbild? Ja? Tik ātri, kā cep tās placmaizītes un štopē tos jaunos veikalus augšā, tikpat ātri arī tev būs jāatbild. Ok. Rīts bez kafiju vai ar kafiju? Ar. Pilsēta vai lauki? Tagad pilsēta, bet gribētu lauks. Salds vai sāļš? Salds. Slepenais talants, ko neviens nezina? Slepenais talants, ko neviens nezina? Varbūt tu makšķerē. Tad es pats nezinu. To slepeno talantu. Tu nezini, ko citi nezina drīzāk. Okay. Mīļākā bulciņa? Kimči? Kimči, nē. Pagaid, man ātri, tas te, buljona pierādzīši. Viņš tiešām ir izcils. Ziepes vai konditorija? Konditorija šodien brīdī, konditorija, jā. Ideja vēl vienam biznesam? Dām. Pirmais, kas nāk prātā? Pats tagad domāju, pie kuras es apstājos. Labi, nebūs. Tagad. Ok, mēģināt vēlreiz vai sākt no jauna? Mēģināt vēlreiz. Vai sākt no jauna? Mēģināt vēlreiz. Garša, kas asociējās tev ar bērnību? Vēsmas saldējums. Ēdiens, ko nekad neēdīs vairāk? Šķobis. Kas? Šķobis, es nezinu, kā. Tas ir, manā ģimenē to sauc par šķobi, tas bija sautējums ar burkāniem. Tāda sautēta burkāņa vienkārši katastrofa. Es nevaru saprast, kā viņas var te būt iekšā. Es tieši šogad plānoju kaut ko tam līdzīgi taisīt. Biznesa niša, kurai nekad neķersies klāt. Pietiek celtniecība. Paldies. Tas vīrs bija arī celtnieks. Ok, respekti visiem celtniekiem. Jūs tiešām darat ļoti labu darbu. Tas ir jaudīgi, tas ir skarbi. Skarba vide. Okay. Tur nav par prieku. Super, šīs nāc arī nobeigt sarunu. Pateikt tev lielu paldies, ka tu piekriti. Īstenībā piekritā tādā veidā, kad ko es to pļausu īstenībā. Un man pēdējā reizē, lai kuras ietu ārā, redzu, ka daudz cilvēku uzdrošinās pienākt klāt un reāli tā arī dzīvē uzrunāt. Jo zinu, ka varbūt tas Instagramā
baidās varbūt uzrakstīt, es nezinu. Bet šādi dzīvē uzdrošinās, un es to vienmēr tā ļoti vērtēju, kad, hei, Elīna, tur es tevi aicinu pie sevis ciemos vai kā. Un tagad es biju pie tevis, es domāju, es tikko nesen saņēmu šādus dažus piedāvājumus, domāju, nu es tikko to saņēmu, es iesēšu tālāk. Un es ienācu pie tevis veiklā, un tagad tu ar manīm sasveicinājies, tad es tā nodomāju, es piedāvāšu tev dzīvē. Nevis tu rakstīšu kaut kā un pastīšos, kā tas strādā. Un es kā tu arī piekrit, par ko es tev esmu ļoti pateicīga. Bieži vien ir tieši tas, ka tu saki, kad mēs neuzdrošinamies pajautāt vai kaut ko, ka mums liekas, kad cilvēks tā kā nedalīsies vai neatbildēs. Jā. Bet pārsvarā cilvēki ir gatavi dalīties un gatavi palīdzēt. Un arī pat es domāju, ka gatavi dalīties arī konkurence savā starpā. Ja? Mums liekas, ka nē, kur konkurence savā starpā tur karo. Bet nē, nu, teiksim, es droši vien būtu gatavs runāt ar kādu, kas arī cep bulciņus, jo arī tagad Zana tieši pie Zanas bija atnākusi viena meitene, kur arī cep kūks un painteresēties par to, nu, vai tā, vai šitā, vai abi garšo, vai ne. Zana mierīgi visu izstāstīja, padalījās ar to, kā viņai liekas, kā vajadzētu, virzīt tālāk viņas biznesu ar kūkām. Super, es īstenībā dzeru to pašu, jo agrāk bija ļoti skopa informācija. Bet tas jau bija aizmugurē, un es esmu sagatavojis minīgi mazu dāvaniņu. Tas būs tavai mājas lietošanai. Es ceru, ka tev garšos, pagatavosiet tā, kā mācēsiet. Un te nav koriģējošais bodijs, ja? Bet tur būs mūsu kafija. Es zinu, ka jūs dzerat citu kafiju, bet es ļoti gribētu, lai mājās tu vismaz nelielu brītiņu padzer mūsējo. Aiziet. Ja? Super, paldies. Super. Ar to mēs arī beidzam. Atstāj sirsniņu komentāru, atsūt kādu foršu feinu ziņu bazāram ar ierosinājumu, kādu bulciņu vēl izcept. Varbūt viņi ieklausīsies. Un vēlreiz tev paldies, ka noskatījies. Visiem tā. Čau.